Elvī, jautājums tev. Kāpēc tu pārgāji uz 2 rokām un pie tam tik ātri? Tas lēmums nebija tik ātri. Tas, manuprāt, bija vesela Eiropas meistarsacīkšu lēmums. Somijā es spēlēju ar 1, bet šaubījos ar 2. Francijā es spēlēju ar 1, bet nolēmu pāriet uz 2. Kāpēc? Jo ar 1 es varu uzmest 244 Eiropas līmenī augstāko rezultātu, bet spēlējot ar 2, es domāju, ka 244 varētu krist. Es gribētu teikt, reizes 6 spēlēs. Tāpēc tas ir viens no galvenajiem iemesliem, jo ar 1 roku Latvijā es sacensties varu, tāpēc arī esmu 20. gada Latvijas čempions. Bet ar 2, es domāju, Eiropā mums būs daudz vieglāk nekā ar 1. Es apmierināts ar savu lēmumu? Viennozīmīgi, jā. Varbūt ir kondīcijas, uz kurām būtu varbūt ērtāk ar 1, jo man ļoti dominēja ātrums ar 1 roku. Bet, kā lai saka, ja tu esi pagājis solītis priekšu, apakaļ vis nenāc. Vai tu ieteiktu arī citiem pamēģināt vai pāriet uz 2 rokām? Viennozīmīgi pamēģināt, jā, bet vajag saprast, kas darās ar tavu ķermeni, vai tu vispār to vari. Jo lielākā problēma, manuprāt, divročiem ir tas, ka ir daudz lielāka rotācija, un ja tavi diski un vēdera lejas daļa, kā lai saka, nenoturēsies, tad ātri ieķersim traumas un visdrīzāk beigsim savu karjeru. Paprovēt, jā, saprast, vai vajag, tas ir pašam jāizlem. Rihard, kāpēc tu pārgāji uz 2 rokām? Tāpēc, kad, manuprāt, tas bija lēmums, ko man vajadzēja pieņemt jau kādu laiku atpakaļ. Man tā spēlēt ir daudz vieglāk, ir labāki rezultāti, un arī viņi ir stabilāki, un tagad arī mans sniegums ir uzlabojies. Tā kā, jā. Vai tu esi apmierināts ar savu lēmumu? Viennozīmīgi apmierināts. Labākais lēmums pagaidām. Un vai tu ieteiktu citiem pamēģināt vai arī pāriet uz 2 rokām? Pamēģināt noteikti, bet to pēc sajūtām. Bet arī pāriet arī varam. Bet skatāmies, kā labāk ar 1 vai ar 2. Kaut kā tā, jā. Paldies tev. Aleksandr, kāpēc tu pārgāji uz 2 rokām? Doma jau bija sen. Ar 2 rokām es saprotu, ka nav problēmu ar apgriezieniem. Bumba labāk atgriežas uz mūsu eļļām. Vai tu esi apmierināts ar savu lēmumu? Pagaidām nezinu. Cik sen tu jau spēlē 2 rokām? Otro reizi. Jā, priekš otrās reizes. Interesanti. Un vai tu ieteiktu citiem pamēģināt un varbūt pāriet uz 2 rokām? Mēģināt vienmēr ir vērts. Tas pasliktu jau nenāks nevienam laikam. Jā, un kas tev lika pāriet uz 2 rokām? Kas bija tas iemesls? Iemesls bija tas, ka nevarēju ar 1 roku, kā teikt, ļaut bumbai normāli strādāt. Nevarēju dabūt tos apgriezienus. Tagad ir labāk? Ar 2 rokām ir daudz labāk ar apgriezieniem. Tā kā tu esi nesenākais ar 2 rokām, ko es redzu, kurš pāriet. Vai tev liekas, tu vēl pāries apakaļ uz 1 roku vai paliksi uz visu laiku uz 2 rokām? Izskatās, ka laikam palikšu ar 2 rokām, jo patīk tā brīvība, ko tas tev dod. Paldies tev!